Jautājumi no klātienes klausītājiem. Bet man ir viens jautājums. Droši vien, ka jūs varētu visiem trijiem viņu arī uzdot. Tā kā jūs sākumā runājāt par tiem, ka Latvijas tur uzņēmumi neprasa sludinājumos nekādus tur AI tur skillus, neko tam līdzīgu, un droši vien darbinieki arī nenorāda savos CV nekādas AI skillus. Bet pirms viņa prasīja, tad ko tad lai tur prasa īsti? Kas tas būtu, ko tur prasīt? Vai tie būtu, vai tie būtu kaut kādi konkrēti tūļi? Jo tūļi mainās. Katrs uzņēmums izmanto kaut kādus citus. Katrai profesijai ir kaut kāda cita. Vienu dienu ir tās, otru dienu ir kaut kas cits. Kaut ko ļoti ģeneralizēt, tā vispārīgi. Ar tā kā stulbi, vai ne? Tad ar nekāda jēga nav. Ko rakstīts? Māk lietot ChatGPT, bet kā tu viņu māk lietot, ja? Kas būtu, jūsu viedoklis? Ko tad tur vajadzētu rakstīt vai nē? Ko prasīt? Tu vienkārši iedod principā uztaisīt testu, un tu pēc tā testu uzreiz redzēsi, tas cilvēks ir kurā levelī vispār. Man liekas, tas būs visticamāk, visvienkāršākais un efektīvākais veids, kā pārbaudīt.